Labrīt! Jā, nu ir svētdiena, esam ļoti priecīgi, 7 dienas pēc kārtas nostrādājuši un viena brīvdiena šobrīd ir iedota. Jāizbrauc nedaudz no Revelstokas ārā, kur šobrīd arī atrodamies. Nu, un viens no galvenajiem iemesliem mums vajag gāzi priekš kempinga plītiņas, jo šeit izvēle nav īpaši liela un maksā vairāk kā dubultā par vienu tādu nelielu gāzes baloni. Braucam uz pilsētu ar nosaukumu Laša roka un pa ceļam apskatīsim kaut ko, iespējams kāds ūdenskritums vai kaut kas tā. Laižam! Vēsturiska vieta, jo šis ir posms pēdējais, kas savienoja Trents Kanādas dzelzceļa posmu kopā no krasta labā līdz kreisajiem. Viens no pēdējiem. Viņš šo dzelzceļu nosauc par tērauda lenti, kas savieno austrums ar rietumiem un parāda Kanādas vienotību. 1885. gada 7. novembrī šis vēsturiskais mirklis ir noticis. Šis kukainis arī gribēja piedalīties vēsturiskajos faktos. Neaizgājām uz to tiltu par $15, lai varētu nākt pa brīvi, ja? Taupīgie ļaudži mēs esam. Kas tās vispār par mašīnām? Dažādas Fords, Plymouths, kaut kas no jūtiem. Skaisti. El Camino. Nu, iebraucām tādā mazā pilsētiņā, Sikamos laikam saucās, un es ieraudzīju, ka te puķu kastēs ir sastādīti tomāti. Nenormāli forša ideja, tikai kurš viņus ēd. Tā nav īsti numurzīme, ne? Tā nav īsti numurzīme. Tie dekoratīvi. Dekoratīvi. Īstenībā esam diezgan priecīgi, ka šodien tāda bišķiņa tā viegli krūmakli samācies, jo citādi būtu nežēlīgi karsts. Bet tas netraucē cilvēkiem būt pludmalē, mēs arī iesim paskatīties, kāds ir ūdens. Iedomājies, cik forši ir 3 mēnešus gadā, tu dzīvo savā vasaras mājā pie upes, ja? Tad, kad tev jau lielā pilsēta ir zaibala. Uzliec pīk. Karstums mūs tomēr pievarēja. Iesim nopeldēties. Esam atbraukuši uz Lašrokas pilsētu, jeb Salmon Arm saucās. Tagad gan iesim ēst. Āzijas virtuve. Kā jau bufetē, ielaid tik lasīt bufetē. Bufetē visu nogaršos. Un tad viss ir jādu. Divreiz jāiet pakaļ un saulējums. Augļi. Paskaties uz to kirīti. Ties tik forši tā kā vecajos laikos. Viņi izmantos tos burtus un saliek nosaukumus. Tāds retro.
būs arī mīnus, iespējams 35, tā runā. Tad mēs izbaudam svīst pat atsāpolu. Nedaudz izpūras pēc lielās peldes, bet Elis mani piespieda atbraukt uz šādu te iestādi, kas esot, nu, tautas valodā sakot, humpalis, un tas esot šodien mums jāapskata. Noskaidrosim, ko Elisa labu sevi ir atradusi, bet par cik mašīnā ir diska atskaņotājs. Izdevās atrast 2006. gada ierakstu no Dodge, bet, nu, turamies pie Elisas tagad. Es atrastu šādu krikliņu. Man liekas, tieši tāds, kā es meklēju. Ejam uzdevumā. Meklēt gāzīti. Citādi nebūs brokasts. Alts jau ir bēdīgs. Revelstokā viens šāds te mums izmaksāja $8 bez PVN. Šeit ir iespēja iegādāties bišķi labāk 5,49 pa vienu, vai vēl ideālāks deals ir darījums latviešu valodā sakot 3 gabali pa $12. Ir bišķi labāk $4 vairāk pa 3 nekā pa vienu 9, ne? Brokastī! Okay. Es domāju, ka tie apņem 2 komplektus. Vajag šādu sapurīt, vai ne? Nu, lai skatītāji balso, vai tev vajag šādu sapurīt? Īkšķīts uz augšu vajag, īkšķīts uz leju nevajag. Abi īkšķīši. Ko tas nozīmē? Kūciņu, kūciņu, kūciņu. Kūciņu. Īsts kokos riekstu ūdens. 97 centi. Jam. $97. 5 gabali $97. Mūsu mazpilsētā maksā kaut kas $6. Bez orangas jūīces nemaz nekā. Ben & Jerry's. Vai ir mūsu mīļākā garša? Meklē, 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 meklē. Nav Netflix. Nav Netflix un chill. Kā tad tā? Bet tikai $5. Ir. Sliktā vietā. $12, 4, 12. Sieru tad tirgo tādās jancīgās formās, nu tādi gari un šauri. Maksā mēram šādi. Tas saucās sapirkāmies apmēram nedēļai, kur visi mūsu dārgumi. Protams, ka vajag būt sodas, jo mēs ļoti daudz strādājam, tāpēc nevar teikt, ka mums vajag veselīgā tā diēta. Tā kā mums nav leduskapja, tad pārsvarā... Leduskapis nemelo. Nu labi, šis skaitās mums leduskapis, jā. Kuram mēs ūdeni nenolējām. Jā, mēs nevirstam. Nu, neko. Nu jā, un tur mēs ieliksim kaut kādas lietas kā olas un cream cheese un tādas lietas, jā. Bet, nu, pārsvarā šis viss ir ēdienas nevislīgais, jo mums nav leduskapis. Mēs esam tīri tehniski bezpajumtnieki. Viss tā smuki satilpa.
Mēs ledu liekam plasmas kastītē pašā apakšā, lai neizpūst un nav tā, ka viss pludo ūdenī. Jo olu tas noteikti izjūtu. Gudri! Tā kā mums saldētavu naudu, Ben & Jerry's diezgan laicīgi ir jāpēd. Nu, mūsu favorīts ir Netflix un Chill, kur ir peanut butters, jeb zemes riekstu sviests. Kurš tev Ben & Jerry's labāk patīk? Garšo. Nu, man liekas, ka Latvijā Ben & Jerry's saldējumi ir pārāk dārgi. Es nezinu, vai tu piekrīti. Šeit ir labas cenas un mēs priecājamies, ka mums nav saldētavu un ir jāpēd uzreiz. Esam uzbraukuši un nedaudz kāpjam tagad Revelstokas kalnā un pārsteidz, ka taka ir asfaltēta. Wow! Sniedziņš vēl iekšā. Sarkanie beņķīši. Jā, nu mums vajadzēja nofočēties Jasperā, nu tur vismaz pirmais mēs uzzinājām par šādiem, bet esat Britu Kolumbijā. Ņems labo vai kreiso? Jeb kreiso, jeb labo. Zini, kur tu man dos? Ņem kreiso. Mūsu pirmie, tā teici? Mūsu pirmie sarkanie beņķīši. Soliņi. Soliņi sarkani mums. Au, au. Mums jāiet pa šo aizaugušo mazo taciņu. Ir normāls ceļš, un kāpēc mums te ir? Ja es nolikšu, ka tu to nofilmēsi, es tev neļaušu publicēt. Spēlēsim dambjos? Prieciņš tev? Jā, mēs spēlējam dambjos. Šeit šajā tunelī diezgan vēss, plus 13 grādi. Ieskatāmies nākotnē, ko šī maģiskā bumba rāda. Es redzu. Ko tad? Ka tu gribi ēst? Jā. Tāpēc, ka ir dambis,
ir arī apludināti ceļi. Nevar jau tikai ēst un strādāt, vajadzētu arī izglītoties. Interesanti, ka līdz ar vilcieniem nācās arī pieregulēt pulksteņu laikus un vairāk pievērst uzmanību tam, kāds tad ir pulksteņa laiks, un viņi pārgājas 24 stundu grafiku, lai nesajauktu neko. Un te ir tāds interesants fakts, ka inženieriem apstājās pulkstenis uz 4 minūtēm, un tas rezultējās ar ļoti lielu vilciena avāriju. Šis aiz manis ir bijis luksus vagons, jā, iespēja kārtīgi paēst, pagulēt un viss pārējais, un šis ir kalpojis no 1941. līdz pat 92. gadam. Nereāli daudz kloķīšu. Es gribu būt mašīnists, vilcienists. Aldis vadīs vilcienu.